Esiet sveicināti reemigrācijas tematikai veltītajā EURES raidījuma ciklā. Es informēts atgriežoties Latvijā. Es esmu Andris Segliņš, esmu Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultants un šī raidījuma cikla vadītājs. Šodien un arī turpmāk katru mēnešu pēdējā ceturtdienā, 16:00, es uz sarunu aicinu dažādu jomu ekspertus, par kuriem mēs apspriedīsim jautājumus, kur ir būtiski tiem mūsu tautiešiem, kur atgriežas Latvijā vai izskata šādu iespēju. Katrs raidījums ir veltīts vienai noteiktai tēmai, un šodienas mūsu tēma būs veltīta pensiju jautājumiem. Un, ja jums rodās raidījuma gaitā kādi jautājumi, kas ir atbilstoši raidījuma tematikai, tos jūs varat uzdot čatalogā, un aicinu arī dalīties ar šo raidījumu arī citus, jo iespējams kādam vēl šis raidījums varētu būt interesants un saistošs. Lai apspriestu šos pensiju jautājumus cilvēkiem, tiem, kas atgriežas Latvijā, esmu aicinājis uz sarunu Kristīnu Bobrovu, kas ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperta. Labdien, Kristīna! Labdien! Paldies par uzaicinājumu. Priecāšos šovakar pārunāt dažādus jautājumus un arī pastāstīt par sociālo drošību, pensiju pieprasīšanu un arī par šiem pakalpojumiem, šo pakalpojumu pieprasīšanu gan Latvijā dzīvojošām personām, gan arī personām, kuras ir izbraukušas uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas. Jā, un es varbūt iesākšu sarunu uzreiz ar tādu situāciju. Daudz mūsu tautieši atgriežoties Latvijā uztraucās, kas tad notiks ar šīm viņu pensijām, kā tās tiek aprēķinātas vai iekrātais darba stāsts nezudīs. Paņemsim tādu praktisku piemēru. Esmu persona, ir strādājusi 20 gadus Latvijā, tad ir devusies strādāt, piemēram, uz īriju un nolēma atgriezties Latvijā. Kas tad notiek šajā situācijā? Vai tiek ņemts vērā arī kāds darba stāsts šis ārvalstu iegūtais un kā vispār notiek šis pensiju aprēķins? Jā, tātad, lai piešķirtu Latvijas pensiju, ir jādzīvo Latvijā, bet izņēmumi ir, ja persona, piemēram, pārceļas dzīvot uz Eiropas vai Eiropas ekonomikas zonas dalību valsti Šveici vai līgumvalsti. Šobrīd minimālais apdrošināšanas stāžs ir 15 gadi, taču, ja personai nav uzkrāts nepieciešamais minimālais Latvijas apdrošināšanas stāžs, tie 15 gadi, tad tiesību noteikšanai Latvijas pensijai var ņemt vērā tajā citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstī, Šveicē vai līgumvalstī uzkrāto un apstiprināto apdrošināšanas stāžu. Tad manā minētā piemērā būs tā, ka tie 20 gadi, kas ir Latvijā, tiks summēti ar šiem īrijas 10 gadiem. Jā, tieši tā. Tomēr Latvijas pensija tiek aprēķināta tikai par Latvijas apdrošināšanas stāžu. Kā jūsu piemērā, kā jūs teicāt, kad Latvijā tur tie 20 un īrijā, bet šobrīd, ja tie 20 gadi Latvijā ir, tad tā kā 15 ir minimālais, tas nozīmē, ka tas stāžs citā valstī iespējams tā kā arī nebūs nepieciešams, jo minimālais 15 gadu slieksnis ir sasniegts. Tālūk. Bet, ja, piemēram, personai bijuši tie darba periodi citā Eiropas Savienības valstī, līguma valstī, tad sasniedzot šajā valstī noteikto pensijas vecumu, viņam ir tiesības pieprasīt šīs attiecīgās valsts pensiju. Tad es pareizi saprotu, ka šajā mans minētajā gadījumā cilvēkam būs tiesības uz pensiju gan no Latvijas, gan iespējams arī no īrijas. Jā. Jā, tad tā ir tā, teiksim, labā ziņa un tās bažas tiek kliedētas, ka ne darba stāsts mums nekur nepazūd, ja, un arī šīs pensiju iemaksas arī nepazūd. Bet kas notiek, teiksim, valstīm, es zinu, ka dažādi ir pensijas vecumi. Kā šajā ziņā, teiksim, tas pensijas piešķiršanas kārtība notiek? Jā, tā tiešām ir. Pensionēšanās vecumi un nosacījumi pensijas piešķiršanai katrā valstī ir atšķirīgi. Pirms pieprasīt pensiju no citas valsts, tas vecums ir jānoskaidro.
Un šī informācija ir pieejama gan VSA mājaslapā pa valstīm, kā arī to var noskaidrot sazinoties ar šīs attiecīgās valsts kompetento iestādi pensiju jautājumos, vai arī vienkārši sameklējot informāciju interneta resursos. Bet kā piemērs, tad Latvijā šogad ir 64 gadi pensionēšanās vecums, bet, piemēram, Īrijā, ja nemaldos, ir 66 gadu vecums. Tas nozīmē, ka, ja persona to zina, tad viņa var nebaidīties, nogaidīt līdz viņa sasniegs to 66 gadu vecumu un tad vērsties ar iesniegumu savas dzīves vietas valstī. Ja viņš tajā brīdī dzīvos Latvijā, tad viņš droši var nākt uz VSA un aizpildīt iesniegumu, kuru VSA pārsūtīs tālāk Īrijai, un Īrija tad arī tālāk ar to iesniegumu darbosies un izskatīs viņa tiesības uz pensiju no Īrijas. Jā, tas nozīmē, ka tomēr jāskatās, kāds attiecīgajā valstī ir šis pensionēšanās vecums, jo tie dažādi, tad šeit sanāk, ka ja šobrīd pieprasīt, tad tie Latvijā pieprasīt par Latvijas stāžu, tie būtu 64 gadi, bet, ja gribētu no Īrijas, tad vēl būtu tie 2 gadi jāpaciešās, tā teikt, tad jāsagaida to Īrijas pensionēšanās vecumu. Jā, bet nevienmēr citreiz cilvēki ir informēti, mēs arī, piemēram, VSA, tur varam nezināt, kāda nosacījumi citā Eiropas Savienības valstī, bet parasti, ja iesniegums tiek nosūtīts, tad cilvēks vienmēr saņem atbildi no tās valsts kompetentās iestādes, viņi izskaidro lēmumā, pasaka, kad ir tiesības, ja, piemēram, viņš šobrīd nav, kāds stāsts ir nepieciešams, tā kā saziņa notiek un gan VSA, gan arī pati persona tiek informēta par lēmumu attiecībā uz to saņemto iesniegumu. Jā, mēs uzzinājām tad, ka ir arī šis noteiktais, arī šis darba stāžs nepieciešams, lai varētu tā, teiksim, pilntiesīgi pretendēt uz šo vecumu pensiju. Kas notiek situācijā, pieņemsim, bieži vien ir tā, ka cilvēks dodās vai uz sezonas darbiem, vai piemēram, īslaicīgi vai uz projektu laiku pastrādāt. Piemēram, aizbrauc cilvēks uz Vāciju, pastrādāja projektā 3 gadus, projekts beidzās. Kā ir šajā gadījumā? It kā, teiksim, tas darba stāžs un tās sociālās iemaksas ir pa īsu, lai īsāks laika periods, lai varētu, teiksim, pretendēt uz šo pensiju. Kas notiek ar šīm iemaksām? Vai tās ir kaut kā iespējams piesummēt vai kāds ir situācija? Par summēšanu, jā, kā jau es iepriekš minēju, tad uzkrātais stāžs kaut vai tajā pašā Vācijā, tad cilvēks, ja pildīs iesniegumu, tad viņam iesniegumā noteikti būs jānorāda tas, ka viņam ir bijis apdrošināšanas periods kādā no valstīm, viņš to, protams, norādīs, un tad saņemot apstiprinājumu no tās citas valsts, tad tas stāžs tiks ņemts vērā, viņš būs tā kā VSA rīcībā, bet par to pensiju netiks piešķirt. Bet kas attiecās uz iemaksām no Latvijas puses, tad valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nevar atgūt, ja par to ir runa. Ja gadījumā apdrošināšanas stāžs Latvijā ir nepietiekams pensijas piešķiršanai, un tad par to pensiju piešķirt nevar, ja trūkst tie 15 gadi. Ja vien personai nav uzkrāts tas stāžs kādā citā valstī, kā jūs minējāt par Vāciju, un tad tiesības uz pensiju var noteikt stāža summēšanas rezultātā, bet nekādas iemaksas atgūt atpakaļ nevar. Jā, jo šis arī ir viens no tādiem jautājumiem, ko arī mēs, kā Eures konsultanti, salīdzinoši bieži saņemam, ka nostrādāju 3 vai 5 gadus, došos tātad uz pastāvīgu dzīvi uz Latviju, vai es varu šīs sociālās iemaksas no ārvalstīm pārcelt un izņemt kādā veidā. Tad to mēs darīt nevaram, bet tā labā ziņa ir, ka šīs iemaksas arī nekur nepazūd. Tajā valstī viņas paliek un tajā minētā Vācijas, piemēram, ja tie tikai 3 gadi, tad arī tiks summēts klāts šis Latvijas stāsts un iespējams, ka kaut ko iespējams arī no Vācijas būs par šiem 3 gadiem iespējams saņemt. Jā, protams, katrā valstī tas ir savādāk, varbūt arī Vācijā tur kaut kā savādāk. Galvenais cilvēkam ir svarīgi neaizmirst par šo stāžu, informēt VSA, ierakstīt šo periodu vecuma pensijas iesniegumā un nebaidīties par to pateikt, tā kā neslēpt informāciju, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Tad nākošā lieta, ko gribēju jautāt, ja, piemēram, cilvēks ir tad darījis, strādājis ir vairākās valstīs,
gan Latvijā, gan ārvalstīs. Kurā valstī, teiksim, viņam būtu jāvēršās, lai pieteiktos, vai Latvijas, vai ārvalstu šī pensija? Kāds ir tas princips, vai tā ir, teiksim, dzīves vietas tajā brīdī valstī, vai viņš var jebkurā no šīm valstīm, kurā ir strādājis, pieprasīt, kā šajā ziņā tas? Jā. Svarīgākais, protams, ir, kad ir sasniegts pensijas vecums, tad ir jāiesniedz iesniegums. Un, lai pieprasītu Latvijas vecuma pensiju, tad neātrāk kā 1 mēnesi pirms tiesību rašanās dienas VSA nodaļā ir jāiesniedz pensijas pieprasījums. Un var pieprasīt 6 mēnešu laikā no brīža, kad ir sasniegts pensijas vecums, kad ir tiesības iegūtas. Piemēram, ja persona kaut kur nokavējusies, aizmirstas iespējams 3 mēnešus vēlāk topās, ka vēlas pieprasīt pensiju, tad droši var iet un tad nezudīs tās, varēs atkāpties no tiesību rašanās datuma, tā kā to pensiju piešķirt. Obligāti ir jāiesniedz arī apdrošināšanas stāžu līdz 96. gadam, līdz 1998. gadam apliecinošie dokumenti. Piemēram, darba grāmatiņa, kolhoznieka darba grāmatiņa, diploms, arhīva izziņas un, tie ir standarta dokumenti, kas vajadzīgi. Dokuments var iesniegt apdrošināšanas stāža reģistrēšanai arī pirms pensijas pieprasīšanas. Piemēram, ja persona plāno pirms kādus 2 gadus vēlāk pieprasīt pensiju, tad viņš jau šobrīd var sagatavoties, vērsties, piemēram, arhīvā, ja viņam ir jāpieprasa kāds izziņas, lai viņam šie dokumenti jau ir laicīgi. Jā, un par dokumentu, jā. Un apdrošināšanas stāžu no 1998. gada 1. janvāra veido VSA informācijas sistēmā uzkrātie apdrošināšanas iemaksu periodi, kad persona ir bijusi sociāli apdrošināta attiecīgiem sociālās apdrošināšanas veidam. Tas nozīmē, ka par stāžu, kas ir pēc 1998. gada, Latvijā dokumenti nav jāiesniedz. Par to informācija VSA rīcībā jau ir. Jā, un aizpildot iesniegumu, varbūt būs nepieciešami dokumenti, kas pierāda tiesības uz šo pensiju, piemēram, vecuma pensijai ar atvieglotiem noteikumiem. Iespējams, būs jāpierāda arī, ka dzīvesvietas valsts ir Latvija, jānorāda tie periodi, kas ir bijuši citās valstīs, un arī to valstu apdrošināšanas numurs. Tas ir līdzīgs numurs, kā piemēram mums Latvijā, tas ir personas kods, bet tajā valstī, ja persona strādāja kādā citā valstī, viņam tur ir piešķirts savs numurs. Būtu ļoti labi, ja persona to zina, visu norāda, tā ir ļoti viegli tad arī sazināties un ātrāk pātrināt procesu informācijas ieguvēju no tās citas valsts. Un obligāti jānorāda arī savs konts Latvijas kredīta iestādē, kur pārskaitīt pensiju, vai arī var pieprasīt papildus samaksu pensiju piegādi dzīves vietā. Un vai es pareizi arī saprotu to, ka, ja, teiksim, pensijas pieprasīšanas brīdī persona, kur arī ir strādājusi arī Latvijā un šobrīd, teiksim, atrodas tai pašā Īrijā, tad viņai būtu jāvēršās Īrijas sociāla apdrošināšanas aģentūrā iestādē, tad, kur tālāk jau arī pieprasīs datus arī no jums jau kā no Latvijas valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Jā, tieši tā. Ja personas dzīvesvieta šobrīd ir citā Eiropas Savienības valstī vai Eiropas ekonomikas zonas valstī vai līguma valstī, tad viņai ir jāvēršas savas dzīvesvietas kompetentajā iestādē, kuru viņa var aizpildīt iesniegumu, iesniegt šos pašus dokumentus, visus, kurus es jau iepriekš minēju stāža pierādīšanai. Un šo iesniegumu, piemēram, ja iesniedz Īrijā, tad Īrijas kompetentā iestāde pārsūtīs VSA kopā ar visiem dokumentiem un parasti arī uzreiz ar informāciju, kura ir tad arī Īrijā. Piemēram, uzkrāto stāžu, viņi tad arī uzreiz pievienos un viss dokumentu komplekts atceļo uz Latviju, un tad var arī izskatīt tiesības uz pakalpojumu. Jā, paldies. Gribu pieskarties arī tādai vienai varbūt īpašākai tādai kategorijai, pensiju kategorijai, kas ir invaliditātes pensija. Gadās situācijas tādas, kā ārvalstī cilvēkiem nākās vai saslimt vai iegūt
kādu traumu un iegūt invaliditāti. Kā ir ar šīm invaliditātes pensijām atgriežoties Latvijā? Vai persona, ja ir citā valstī piešķirta šī invaliditāte, vai atgriežoties Latvijā, cilvēks arī var pretendēt šeit uz kādu atbalstu šādā ziņā? Jā, ja jautājums ir, vai atgriežoties Latvijā ir iespējams pieteikties invaliditātes pensijai, tad jā, taču nosacījumi ir šādi. Ir jābūt noteiktai invaliditātei Latvijā, un šo nosaka Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisija. Ja invaliditāte ir noteikta citā valstī, tad viņai vajadzētu, lai tiesības uz invaliditātes pensiju būtu arī Latvijā, tad invaliditātei ir jābūt arī noteiktai Latvijā. Tad vēl nosacījums ir, kad nav sasniegts pensijas vecums, un arī apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 3 gadiem. Un apdrošināšanas stāžu pierādīšanai tieši tādi paši nosacījumi kā vecuma pensijai ir jāiesniedz VSA apdrošināšanas stāžu apliecinošie dokumenti. Skaidrs ar šo. Vēl viens arī tāda, varētu teikt, mūsu tautiešu diezgan salīdzinoši daudz atgriežas no apvienotās karalistes. Mēs runājam par Eiropas Savienības valstīm, bet zinām, ka apvienotā karaliste ir izstājusies no Eiropas Savienības. Kā ir ar šo valsti? Kādas vai viņiem saglabājušās tiesības līdzīgi kā bija Eiropas Savienībā, vai tomēr ir kādas atšķirības? Pēc būtības attiecībā uz vecuma pensijām cilvēkiem nekas nav mainījies. Ja personai ir uzkrāta apdrošināšanas perioda apvienotajā karalistē līdz 2020. gada 31. decembrim, un tā atgriežas uz dzīvi Latvijā, uz viņu tiks attiecināti regulas par sociālo sistēmu koordināšanu nosacījumi, kas nozīmē, ka par uzkrātu apdrošināšanas stāžu apvienotajā karalistē persona varēs pieprasīt pensiju no apvienotās karalistes. Un Latvijā dzīvojošās personas, kurām līdz 20. gada beigām ir uzkrāta apdrošināšanas periodi apvienotajā karalistē, piemēram, ar pieprasījumu šīs apvienotās karalistes pensijai var vērsties VSA vai arī apvienotajā karalistē, ja viņi, piemēram, atrodas tajā brīdī tur. Tāpat arī saglabājas nosacījumi par apdrošināšanas periodu summēšanu, kas nozīmē, ka ja cilvēkam nav uzkrāts pietiekošs Latvijas apdrošināšanas stāsts, lai noteikti tiesības uz pensiju, tad tiesību noteikšanai var izmantot apvienotās karalistes apstiprinātos, kompetentās iestādes apstiprinātos apdrošināšanas periodus. Tomēr, kā tas ir vienmēr, tad pensija tiks aprēķināta par Latvijas apdrošināšanas stāžu. Piemēram, ja apdrošināšanas stāžs Latvijā ir 12 gadi, tad tas ir par maz, jo vajag taču tos 15, un lai būtu tiesības uz pensiju, tad jāņem klāt arī apvienotajā karalistē uzkrātais apdrošināšanas stāžs, kas, piemēram, ir 10 gadi, un kopējais stāžs jau sanāk 22, un līdz ar to tad ir tiesības uz pensiju. Tas sanāk, ka būtībā, lai gan apvienotā karaliste vairs nav Eiropas Savienībā, bet joprojām darbojas tie paši principi, kas attiecībā starp Eiropas Savienības valstīm uz šo jautājumu. Es domāju, tas daudziem mūsu tautiešiem arī šīs bāžas par to, kas tad notiks ar šo apvienotā karalistē uzkrāto darba stāžu un pensijām arī noņem un ļoti, ļoti labs, teiksim, ir laba lieta, ka mums nekas zudumā neiet. Jā, sadarbība turpinās. Jā. Esmu dzirdējis arī, ka ne tikai starp Eiropas Savienības valstīm, tagad arī sanāk arī attiecībā uz apvienotā karalisti, varbūt, ka ir arī starp kādām citām valstīm, teiksim, Latvijai kādi līgumi vai nosacījumi, kuri varbūt līdzīgā veidā dod iespēju summēt šo darba stāžu un arī saņemt pensiju. Jā, Latvija ir noslēgusi līgumus sociālās drošības jomā ar Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Austrāliju, Kanādu, kā arī šogad ar Guernsiju. Un šis līgums stājās spēkā pavisam nesen no šī gada 1. jūnija.
Katrā no šiem līgumiem, protams, tie pakalpojumu piešķiršanas un tiesību noteikšanas nosacījumi ir ļoti dažādi. Ar tiem var iepazīties arī mūsu VSA mājaslapā www.vsa.gov.lv. Tur ir sadaļa par starpvalstu līgumiem un to piemērošanu, bet, pārsvarā tad šie līgumi regulē vecuma un apgādnieku zaudējumu pensijas. Un, ja persona dzīvo vienā vai otrā līguma valstī, tad atkarībā no dzīves vietas jāvēršas attiecīgās valsts šajā kompetentajā iestādē, lai varētu pieprasīt pakalpojumu. Jā, manuprāt, arī laba ziņa, ka ne tikai Eiropas Savienības un ekonomikas zonas valsts, bet arī citās valstīs iekrātās pensijas sakrātās un darba stāžs arī var tikt izmantots arī Latvijā. Mēs zinām arī attiecībā par pensiju, ka pensiju sistēma ir tāda, ka pensijām arī dažādās valstīs ir dažādas šīs sistēmas un ir šie arī dažādie pensiju līmeņi. Ja mēs runājam, teiksim, par vecumu pensiju, mums ir, piemēram, Latvijā ir 3 līmeņu pensijas. Kā ir ar šīm ārvalstīs veidotu uzkrājumu, kas ir, piemēram, kaut brīvprātīgi uzkrājumi vai līdzīgs kā mums ir šis 3. Pensiju uzkrājums, vai šo ir iespējams kaut kā saņemt Latvijā vai pārcelt uz Latviju? Šis jautājums ir tāds diezgan interesants, bet VSA administrē Latvijas pensiju 1. un 2. līmeni. Un par cik VSA 3. pensiju līmeni neadministrē, tad par šo varētu interesēties privātajos pensiju fondos. Bet, ja personai, piemēram, ir citas valstis 3. līmeņa uzkrājums vai kāds cits uzkrājums, varbūt tas nav 3. līmenis, varbūt tur varētu visādi viņu var saukt, tad viņam par tā saņemšanu ir jāinteresējas attiecīgajai iestādē, tajā valstī, kura to administrē, un tad arī, Šo jautājumu neadministrē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Jā, tad šeit mums ar Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūru mēs runājam par šīm obligātajām sociālām iemaksām, kas ir Latvijā, tad tas ir 1. un 2. pensiju līmenis, un tie ir kādi iemaksas privātos pensiju fondos vai kā savādāk, tad noteikti tiem, kas administrē šīs iemaksas, tad personālai būtu jāvēršās pie šīs institūcijas, lai noskaidrotu, kādas ir iespējas vai izņemt vai pārcelt šīs iemaksas. Jā, tieši tā. Jā, manuprāt, esam ieviesuši daudz lielāku skaidrību pensiju jautājumos un noskaidrojuši lielākās arī šīs bažas un iegūši arī apstiprinājumu tam, ka arī, piemēram, apvienotā karalistē uzkrātais darba stāžs un uzkrājumi paliek spēkā un ir pielietojami arī Latvijā. Teikšu paldies Kristīnai par sarunu. Paldies arī mūsu skatītājiem, kas skatījās. Varbūt nobeigumā vēl, ja kādam rodās kādi jautājumi saistībā ar šiem pensiju jautājumiem, piemēram, atgriežoties Latvijā, kur vislabāk būtu tieši pie jums, kā Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūrā, kur vislabāk būtu vērsties? Pirmām kārtām obligāti jāapskata sākumā informācija mājaslapā mūsu www.vsa.gov.lv. Tur ir arī īpaša sadaļa pensijas Eiropas Savienībā, ja, piemēram, personai ir saistība gan ar Latviju, gan ar citu Eiropas Savienības valsti. Tad ir informācija arī par līguma valstīm atsevišķi pieejama, ļoti plaši, ļoti skaidri, manuprāt, aprakstīta. Tad, protams, var arī zvanīt un rakstīt e-pastu VSA kontaktu centram. Šie visi kontakti ir arī pieejami VSA mājaslapā. Tad, par cik šobrīd arī ir pieejama klātienes klientu pieņemšana, tad pēc iepriekšēja pieraksta var arī pierakstīties un doties klātienē, uzdot jautājumus uz jebkuru VSA nodaļu. Protams, par starptautiskiem jautājumiem var arī zvanīt starptautisko pakalpojumu nodaļai. Tur arī varbūt inspektors varēs plašāk tieši izstāstīt par situāciju. Protams, arī sadaļā aktualitātes, sekot līdzi tajā pašā mūsu mājaslapā par to, vai ir kaut kādas būtiskas izmaiņas.
Jā, arī sociālajos tīklos, Twitterī un Facebookā. Tā kā droši, labprāt atbildēsim. Esat pieejami un informācija ir pieejama, tikai vajag pameklēt un pastīties, un, ja būs nepieciešams lielāks atbalsts, tad jūsu darbinieki, protams, būs atbalstoši un visu izskaidros konkrētajā individuālā situācijā. Jā. Jā. Vēlreiz paldies, un aicināšu arī mūsu skatītājus pievienoties mūsu nākošam raidījumam, kurš mums notiks 28. oktobrī, arī mūsu Eures Latvija Facebook lapā 16. Un arī gribu atgādināt, ja mūsu tādiem tautiešiem rodās jautājumi attiecībā par atgriešanos Latvijā, gan par darba iespējām, gan arī par šo sociālo drošību, starpvalstu nodokļu jautājumu un citiem varbūt praktiskiem jautājumiem, aicinu sazināties ar mūsu Nodarbinātības valsts aģentūras Eures konsultantiem un uz tikšanos nākošos raidījumos.